Ļoti esmu iemīļojusi tagad aušanu un sieviešu klubiņu Čābeli. Tas ir mans, var teikt, lielākais hobijs. Un tagad pavasarī būs 25 gadi. Un teikšu tā, ka mēs esam tā kā viena, kārtīga ģimene. Mana ikdiena šobrīd ir ļoti brīva. Par cik man jau tāds status. Un līdz ar to es varu izgulēties, no rīta pamosties, kad es vēlos, lai rastos možums, tad dzeru kafiju. Reizē dzerot kafiju, arī pārdomāju, ko es tādā dienā darīšu. Un, protams, ka tie plāni vienmēr ir lielāki, un tā realizācija drusku buksē. Bet, ja kaut kas paliek, tad to izdaru nākošajā dienā. Jo nav jau tā, ka man jāsteidzās kaut kur īpaši un cenšos sevi nepārpūlēt. Un tad jau sākas domas raisīties par šejieni, par skolu. Un tad jau tā tikai, kā es kaut ko izdarīšu un kad es varēšu aizbraukt. Ļoti liels prieks par to, kad neesam mēs tikai tās vecākā paudze, bet arī jaunās iesaistās. Un varam sadzīvot. Un tagad arī mums ir šobrīd realizējam 2 projektus. Viens ir par kulināriju, un otrs arī par šūšanu. No uzrakstītajiem projektiem 14 ir atbalstīti un 3 tikai nav atbalstīti. Un tos esam realizējušas, ne tikai sev, bet arī iedzīvotājiem brauc no Madonas, no Varakļāniem brauc, no Tīnūžiem pat brauca uz pagājušo projektu. Tā kā, iesaistam un piesaistam, un esam priecīgi, ja nāk un ņem dalību arī no citiem pagastiem un novadiem. Mums nav žēl dalīties. Tas, protams, ir liels gandarījums, kad piesaistīt, protams, jo tas nozīmē, ka tas ir kaut kam vajadzīgs, ka nav tā, ka man pašai. Rakstot arī projektus, domāju, vai būs, kas nāk, un tad, ja nāk, tad tas ir lielākais gandarījums. Gribu pateikt paldies vispirms Mārītei, klubiņa mūsu sirsniņai, un tad Daigai Podiņai un visām dalībniecēm, Ābeļu klubiņa dalībniecēm.